Kā tas ir būt sadarboties tiesnesim, vērtēt šos jautājumus un kādas varbūt kaut kādas atziņas vai redzējumu esi, paņēmis sev līdzi? Jāsaka tā, man kolēģis, jau nelaiķis, viņš tā forši, viņš teica tā, kā mēs nospriedīsim, tā būs. Jo mums ir vairs tikai... Jā. Viena lieta, kas noteikti ir labi, tad, kad tu tiec iecelts par Satversmes tiesas tiesnesi, tev rodas neatkarības sajūta. Jo tu zini, ka tevi neviens nevar komandēt, un ja kāda frakcija vai partija pirms ievēlēšanas vēl saka, kāds tu būsi, un ja tu tur laipo, tad dumji. Bet tu vari normāli, godīgi strādāt to darbiņu, kas tev ir vajadzīgs. Otra lieta, kas ir jāapzinās, ka tu neesi specis visās jomās, tāpēc vajadzīgi palīgi, kas zina, katrs savu virzienu vēl. Un tāpēc mēs izveidojam tur arī tādu juridisko departamentu, kas var palīdzēt. Jo citādi es lasu tur angļu valodā citu valstu spriedumus, bet nespēju izlasīt spāņu vai franču, līdz ar to ir vajadzīgi, kas arī, lai nebūtu tā, ka mēs tikai vienu pusī kaut ko skatām. Bet sajūta ir tad, kad tu pieņem to spriedumu, nav tā, ka tu domā, ierēpsim vieniem vai otriem. Tiesnesis, kurš skatās uz iesniedzēju vai uz Saeimu ar aizspriedumiem, viņam ir grūti būt objektīvam. Tas gan ir fakts. Kā saka, tiesnesis, piemēram, atnāk karjeras tiesnesis, atnāk un viņš skatās atkal tas pats sūdzētājs ir atnācis šeit. Tas taču Cik var? Cik var. Viņam nekas nepienākās, jā. Mēs sēžam un funkcionējam par to lietu. Un vieglums ir tas, ka ir tomēr izstrādāta zināma metodoloģija, kā analizēt pārkāpumu. Ir jāiziet cauri tam jautājumam, tam, un ja tu tos visus pēc kārtas izēji, tu saproti jau, kā ir. Bet īstenībā ir tad, kad tu saņem to sūdzību, vai vienalga, ja tev pasaka, ka šai vietai ir pārkāpums, tu izlasi un tev iepriekš tāda taisnīguma sajūtā, tu saproti, kāda vajadzētu būt risinājumam. Tu saproti, ka tā īsti nav labi. Ka vajadzētu īstenībā, labi būtu, ja šitas nebūtu. Un grūtākais ir izanalizēt, vai tomēr tā likumdevējs nedrīkstēja darīt. Un ļoti bieži saka, ka tā drīkstēja darīt. Pieļauts. Ir ierobežojums radies, bet tas ir pieļaujams ierobežojums.